Sveiki! Tā nu sanāca, ka tikai tagad es beidzot noskatījos un noklausījos visu to, ko par savu lidināšanos, par savas pakaļas stutēšanu, īpaši ērtos ādas krēslos, par šampāniešu un ikru rīšanu uz nodokļu maksātāju rēķinu ir sakāms bijušam premjeram, bijušam ārlietu ministram, cerams drīzumā arī bijušam politiķim Krišānim Kariņam. Proti par to, kā tas viss esot tikai nejaušība, tikai sakritība, tikai kļūda, kā viņš nabadzīgs neko nav nezinājis, nenojautis. Neko, vispār pilnīgi neko viņam nav. Viņš ir dzīvojis pilnīgā un absolūtā pārliecībā, ka braukšana biznesa lidmašīnā, privātā reisā, šampānieša ikru rīšana, un tā tālāk maksā apmēram tikpat daudz, cik vietiņa ekonomiskajā klasē Ryanairā. Un šajā sakarā vienīgais, kas man patiešām būtu piebilstams, ir tas, kas man nāk prātā no vienas jaukas, bet jau stipri pavacas filmas, kuru, es nemaldos, saucās Pēdējais boiskauts, un kur galvenā lomā ir Bruce Willis. Lūk, Bruce Willis tēlo policistu, kuram ir visādas alkohola un citas problēmas. Policists negaidīti pārrodas mājās un secina, ka viņa sieva viņu acīm redzot ir ilgstoši jau krāpusi, pie tam ar viņa paša kolēģi, gandrīz vai ikdienas partneri un labu draugu. Un arī tas saka, ka, zini, kaut kā tas tā nejauši sanāca, pilnīgi, kļūda. Uz ko Bruce Willis paskatās un saka apmēram to pašu, ko būtu pamats teikt arī nožēlojumam Gļēvulim un Melim Krišānam Kariņam. Un ko tu te man tagad dirsko? Tu man gribi teikt, ka tu nevis vienu reizi, bet 20 un 30 reizes, pilnīgi nejauši, kļūdas pēc, pats nezinādams, ko tu dari, ar eriģējušu krāniņu, uzkriti virsū manai sievai. To tu man gribi iestāstīt. Tas ir tieši tas, ko mums šobrīd grib iestāstīt Gļēvais Melis Krišānis Kariņš. Atcerieties to visās vēlēšanās, kur piedalīsies viņš un partija, kas viņu uz kaut kādu amatu mēģinās stumt. Visu labu!